tas jau zināmā mērā ir dragreisis, ja, tā tad divatā, principā, dodamies pretī apvārsnim, pat taisno. Vai dieniņ, kā te sanācā, jā. Noiķi Maņikējos, kā gribēja tikt garām Paiglem, un laikam arī izdevās. Reins kaut kā ļoti stabili gribēja šito te lietu izdarīt, un Mitrijs noriskēja. Noriskēja un tikta Paiglem garām. Un ko? Izskatās, ka šeit vēl viss ar nav galā. Un ko, dragais turpinās? Katrā nākamajā taisnē. Vēl viena jauna iespēja, un tā 24 reizes, 12 apļi, katrā aplī 2 taisnes. Pietiekoši daudz iespēju. Nu, bet, protams, jā, lielākā daļa jau noskaidrojās tieši pie tām bojām, un tieši to mēs arī šobrīd vērojam. Un pagaidām jau ir turpat, abi vien blakus ir, tā kā cīņa vēl nav galā. O, ko smuki! Labi! Nedod, neviens konkurentam nedod iespēju. Ļoti smuki viss notiek. Maņikējos, Paigla varbūt mazliet šaurāk. Ne, tomēr nelauž tā īsti. Jā, baidās, kā saka, iecirsties, samesties un palikt turpat, kā saudzējošā reģīna. Tā bija vēl mazliet klāt. Šakā droši vien to saukt par pati situāciju vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tā, ka viens nespēja tā īsti tālu projām tikt, bet otrs atkal nespēja tikt tuvāk, kur nu vēl garām. Tā viņi arī brauc apli pēc apļa. Diezgan noteiktā konstantā attālumā viens no otra. Arī tās trajektorijas ir visai līdzīgas. Nu, tik vien korekcija kā uz viņiem. Protams, otrajam tas par labi nenāk, bet arī Mitrijam Maņikējam ir jāpiesargās, kā kur tilti īpaši sakrājās tāda vīgas sāsām un krustā. Pieredze pietiekama liela, bet dažkārt tomēr arī ūdens virsma izspēlē tādus jokus, kā mēs redzējām iepriekšējā braucienā. Domāju, ka, kā saka, safe side, bet Reins turās, Reins joprojām turās Mitrijam aiz muguras, turpat netālu, un vēl ar vienu viss nav galā. Varētu teikt, ka viņi drusku mainītās lomās nekā iepriekšējā braucienā, varēs sakot, pirmajā piegājienā pirms pārtraukšanas. Šobrīd tagad sanāka. Es baigi izdara tādu, kā teikt, psiholoģisku spiedienu uz Mitriju Maņikēju. Mēģina piespiest viņš kādā veidā kļūdīties. Te pietiek, kā saka, ar gluži vienkārši iecirtienu, un tad uzreiz Paigli ir garām. Viņi abi ir panākuši Jauļieks Innieku pa apli. Jauļieks iesbraucās pa vidu tādā izdevīgākā vietā. Mazliet zaudē šajā brīdī, jā. Mazliet atpliek no Maņikēja Paigla. Jā, tā mums ir pieaudzis tieši šajā epizodē, kad nāks apsteigt par apā. Nu jā. Nu, te, protams, ir neliela vilšanās.
šķīšanās par to, ka tik zaudēts attālums, un līdz ar to arī Reinis Paegli kļūdās pie tilta bojas. Tagad jau ir attālums starp viņiem ceturdaļa aplis. Tas ir, pazīstot Dmitriju Aņikejevu, diezgan nopietnas pārsvars. Tagad ir ļoti jāpacenšās, lai tiktu atpakaļ. Vai ties, kas tur notiek, kaut kāda pabakstīšanās, laikam pie Oļegs Sintnieks. Varētu teikt, nevajadzīgā brīdī. Oļegs Sintnieks atkal priekšā Paegliem un īpaši netaisās nomest ātri. Brauca par visu. Esam tur prasam. Grib tikt no garām un tad dari tā. Būtu pieejams tāds emociju mērītājs, tāds, kurš ar sensori ir pievienots tam pilotam, tad es domāju, ka no dzeltenās laivas baigiet tie mērījumi droši vien nāk. Es domāju, ka Reinis ir diezgan apskaities šobrīd. Tāds sensības ir tāds, kāds tās ir, kurā gadījumā brauciens turpinās. Mēs esam apmēram pusē. Pārsvars ir pieaudzis līdz mūsu aplim. Tas ir ļoti daudz. Kā faktiski iznāk, jau ar godu nobraukt vienkārši līdz galam. Kā paši redzēt, tad Liseri braucēji jau gatavojas arī savam noslēdzošiem startam šajās sacensībās, laiks vēl tiek laists ūdenī. Un tad tas arī būs šīs dienas pēdējais iebrauciens. Un pa saulīt paspēsim. Vēl lai smukākas bildes sanāk. Jā, pavisam neplānot izvērtās šis atkārtotais starts ar Reinim Paeglim. Bija doma cīnīties par uzvaru ar Dmitriju Aņikejevu, bet tagad ir jācīkstās jau ar Oļegu Sintnieku, ar kuru viņi kaut galā brauc dažādās klasēs. Tātad īsti laivā ir 50. numuru nav, ko darīt ar 93. Un tiesneši ziņo, ka Dmitrijs Aņikejevs ir devies pēdējā aplī. Tas nozīmē, ka brauciens tūliņā arī būs galā. Un pēdējā boja. Dmitrijs Aņikejevs veic pēdējo manevru apkārt bojai. Iztais no laivu un dodas pretī finiša taisnei. Un finišs. Protams,